Kā dāmas sportā vispār attiecības, kā viņas ir savādākas nekā kungu sportā? Es domāju, sieviešu kolektīvā nav tik viegli būt un katru dienu būt kopā, bet nezinu. Es domāju, vīriešiem tādu, ko tu tur kaut ko pasaki un neņem tik ļoti pie sirds. Nu, kā jau džekiem, tas ir tik ļoti vienkārši un neuztraucās par tādām sīkām lietām, kur sievietes varbūt uztraucās. Un tās visas bubināšanas un kaut kāds varbūt aprunāšanas, un tas jau normāli. Tas tā gara. To tik īsi, vai tur. Bet sapcīt, jā, tu par savu augumu, tu esi pietiekami daudz spēlētājs pasaulē pārsteigus man šķiet ar to, ka tu neesi garā. Jā. Un kad tu tajā saspēles vadībā, ka tev... Uzbrucēja jau esi pārstrāvs. Nu jā, bet tas augums tā kā saspēles vadītājiem būtībā. Nu jā, pareizi, jā. Un tajā brīdī hops un aiziet uzbrukumā. Bet, nu jā, es neesmu tām garākajām. Bet tagad īsti neizceļās tik, nezinu, tie augumi. Pie mums Latvijas izlasē, jau mēs neesam nemaz tik gara komanda. Kam ir grūtāk īsajām vai garajām? Man liekas, ka garajiem tā sirsniņai lielāka teritorija jāapkalpo beigās. Pēc karjeras. Un karjeras laikā arī. Es nezinu, es domāju, ka sports jau tik un tā profesionālais liek gan mazajām, gan garajām pēc tam manīt, kad ir grūti. Bet var saulaicīgi parūpēties par sevi. Nu, tāpēc jau jārūpējās laicīgi un jādomā, ko ēd, ko dzer, kāds ir ritms, kāda ir gulēšana, miegs un visas tādas svarīgas lietas, kas ietekmē. Pilnmēnesis. Kad ir pilnmēnesis, pat tā es aizkaršu ciet, lai man nekas nespīd iekšā. Lai man nerādās kaut kāda murga naktīs. Kad tu nevar aizmūt pēc vinētas spēles vai pēc zaudētas? Pēc zaudētas. Es sevišķi, kad vēl nav gājusi pašai tā spēle, un esam zaudējuši, tad vispār tā, kad man tie visi momenti, visi aizmestie metieni, kļūdas, es vēl viņas visas, man viņas pilnīgi priekšā tā aiztais acis, un es visu redzu vēl. Izanalizēju vēl pēc tam visu. Kas palīdz aizmirsties? Kas aizmirst? Sārunas, sevišķi jāra. Ne, īstenībā, teikšu godīgi, man pašai vajag vienkārši savu atkal telpu, kur es pati sevi nomierinu. Internetu pasaules kaut kādu filmu, jo vienmēr man liekas, viss ģimenes ziņā es zaudēju un sliktu spēli, tad, kad es nezvanīšu tajā vakarā, nerunāsim ne Skype'ā nekur, bet no rīta jau pazvanīšu.